Esiet sveicināti podkāsta Balans klausītāji un YouTube kanāla skatītāji. Šodien pie manis ciemos ir fizioterapeite un, manuprāt, ļoti īpaši tieši iegurņa fizioterapeite Klēra Dilba. Un šodien mēs parunāsim īstenībā par tādu it kā sīku, bet, manuprāt, diezgan plašu tēmu, kas ir iegurņa fizioterapija. Un, manuprāt, tā ir ļoti svarīga tēma, jo tas skar, es teiktu, gandrīz visas sievietes, un man ir īstenībā arī jautājumi par vīriešiem. Jā, jo mums ir arī klausītāji vīrieši, varbūt arī viņiem būs interesanti. Bet jā, prieks, Klēra, ka tu šodien atnāci šeit parunāties un pastāstīt un padalīties par dažādām lietām par un ap iegurņa pamatnes muskulatūru. Tagad es teikšu čau, Klēra, tiešām vēlreiz paldies par to, ka tu atradi laiku atnākt. Paldies tev, ko uzaicināji. Jā, un mēs jau ar Klēru pirms tam arī runājām, ka ļoti interesanti tā mana šī brīža dzīves plānošana ir ļoti tāda spontāna. Un parasti tā, ka apmēram vakarā es uzzinu, ka ir brīva studija, un tad es rakstu un jautāju cilvēkiem, kurus es gribētu satikt un parunāties, vai viņi tiek. Un mums ar tevi bija tieši tā, tas bija vienas ziņas jautājums, un tad mēs šodien satikāmies. Bet tā kā ķersimies klāt pie tēmas, un es tev kā speciālistam jautāšu, kāpēc? Tu stāsti par to ļoti daudz Instagramā, un ir arī citi speciālisti, kas par to palānām jau sāk vairāk un vairāk stāstīt. Bet kāpēc? Mums ir plecu muskuļi, mums ir muguras muskuļi, mums ir kāju muskuļi, bet kāpēc tieši tā iegurņa pamatnes muskultūra, kāpēc tas ir tik svarīgi? Pirmām kārtām, man liekas, kas ir jāsaprot to, ka tā iegurņa pamatne ir it kā teorētiski maza muskultūra, bet tas ir ļoti spēcīgs muskuļu kopums. Un kāpēc viņa ir svarīga? Jo ar to sastopās katra sieviete, pirmkārt, katrs vīrietis. Un viena no galvenajām šīm te funkcijām, ko dara iegurņa pamatne, viņa atbalsta. Viņa atbalsta un piedalās dziļās muskultūras veidošanā. Līdz ar to, ja kaut kas tur līdz galam īsti nav kārtībā, tad arī pārējā ķermenī kaut kas nebūs līdz galam. Tā skaitā tas var būt arī plecos, tas var būt arī ceļos, jo tā principā ir muskultūra, kas atrodas mums pa vidu, vai ne? Mums pa vidu, līdz ar to tā nodrošina ļoti lielu šo te atbalsta funkciju un svara pārnesi no augšējām ekstremitātēm uz apakšējām un otrādāk. Tāpēc es pati iebraucu šajā tēmā daudz vairāk pirms 3-4 gadiem, jo pirms tam es strādāju ar visu, vairāk varbūt tieši uz rehabilitāciju un traumām, bet es sapratu to, ka tur esmu pārdegusi, man vairāk ar šo negribās strādāt, un es sevi atradu no jauna, teiksim tā, šajā te iegurņa pamatnes sfērā. Es pat teiktu vairāk sieviešu veselībā. Man patīk sevi saukt tā kā par iegurņu un sieviešu veselības fizioterapeitu, jo es neesmu arī tas fizioterapeits, kurš tikai koncentrēsies uz vienu daļu un teiks, ka tikai šī ir svarīga. Nē, protams, to, ka mums arī viss ķermenis ir svarīgs un tas ir saistīts savā starpā, bet šī muskultūra ļoti daudzus gadus vienkārši nolikta novērtā sevišķi sievietēm, jo sievietes sastopās ar daudz lielākām problēmām nekā vīrieši. Bet kāpēc, mēs parasti trenējam kājas, trenējam plecus, bet kāpēc tieši tie muskulīši, ka tavuprāt ir aizmirsti? Man šķiet pirmām kārtām tāpēc, ka viņi tur kaut kur iekšā. Nav skaidrs īsti līdz galam, kur viņi ir, ko viņi dara, un šķiet to, ka viņiem tā kā pašiem no sevis būtu jātrenējās, vai ne? Bet, diemžēl, tā nenotiek, jo tā ir tieši tāda pati muskultūra kā mūsu biceps, mūsu triceps, jebkura dibena muskultūra un tā tālāk, viss, ko mēs redzam no ārpuses. Un tāpēc ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību arī šiem te iekšējiem muskuļiem, kurus mēs neredzam, lai tos trenētu, lai mums nebūtu problēmas. Un sievietes patiesībā ļoti ilgus gadus ir pirmkārt dzīvojuši, gadsimtus ir dzīvojuši tumsonībā, par to, kas viņām vispār tur lejā atrodas. Jo, ja pieņemsim vīrietis jau no maza vecuma pieskarās savam dzimumu loceklim, viņš viņu tausta, viņš viņu apčāmda, un nevienam pat nav jautājumu par to. Tad, kas ir noticis vēl, vismaz es nezinu, kā ir bijis tev vai kā ir bijis varbūt apkārt, bet tomēr lielākajai daļai sieviešu mūsu vecumā ir bērnībā teikts, ņem rokas nost, nedrīkst skarties, neaiztiec un tā tālāk, kā tā mazā meitene vispārībā var sevi iepazīt. Un ar šo ir radies arī šis te, ka sievietes nemaz nezina, kas tur lejā notiek. Viņas pat nespēja bieži vien nosaukt daļas, kur kas atrodas. Un tad pienāk tā kā bērnu laiks, un tad ir, kas tur vēl, vai nevis kaut kas notiek. Bet varbūt, tu vari pastāstīt arī, kas tad tur īsti tur ir pa muskuļiem, mēs tur zinām, bet ko viņi tieši, kādas funkcijas viņiem ir, ko viņi pilda, kāpēc? Pirmkārt, to, ko es jau teicu, ka tā ir šī atbalsta funkcija, ka viņi atbalsta iekšējos orgānus un atbalsta tieši vairāk, ja mēs runājam par šī mazā iegurņa orgāniem, kas būtu urīnpūslis, dzemda ar dzemdas kaklu un taisnā zarna. Protams, ka piedalās arī grūtniecības un dzemdību nodrošināšanā, pirmkārt, lai auglis tiek
tiek veiksmīgi iznēsāts, lai šis te auglīts noturētos šajā te vēderā iekšā vai ne, un dzemdē. Tālāk arī piedalās pašās dzemdībās, palīdz izstumšanas fāzē, palīdz vispārībā ar šo atvēršanās procesu. Bieži vien līdz ar to, ja sievietēm ir problēmas ar paaugstināto muskultūras tonus, pieņemsim iegurņu pamatnē, viņām ir grūtāk šī izspiešanas fāze, jo viņi īsti līdz galam nesaprot, kādā veidā atbrīvot. Kas ir tāda mazāk novērtēta funkcija, to, ka dzemdību laikā arī šī iegurņu pamatne piedalās pie bērna galviņas rotācijas, kas arī ir svarīgi to, ka viņi ir labi funkcionējuši, lai šī galviņa tiktu rotēta šim bērnam dzemdību laikā. Piedalās seksuālajā funkcijā, tā nodrošina mums baudu, nodrošina to, ka mēs varam normāli sasniegt orgasmu un pietiekoši un labi viņu sasniegt. Piedalās šo te sfinkteru darbības nodrošināšanā, kas mums ir urīna izvada kanāla sfinkteris un anālais sfinkteris, lai pirmām kārtām mēs varētu noturēt iekšā visu to, kas mūsos ir iekšā, ja mēs runājam par fēcēm vai to pašu urīnu, bet ir ļoti svarīga funkcija arī to, ka pietiekam viņus atbrīvot, lai mēs varētu izvadīt laukā. Un, kā jau es teicu, arī par šo te dziļo muskultūru, tā piedalās arī dziļās muskultūras veidošanā, līdz ar to nodrošināšanā visa ķermeņa stabilitātei. Tās būtu tās galvenās, ko man gribētos pieminēt, kāpēc tā iegurņu pamatne ir tik svarīga vispārībā. Bet tev kā speciālistam, tu noteikti ikdienā saskaries ar ļoti daudzām šīm iegurņu pamatnēm. Bet kā ar vīriešiem? Ko vīriešiem viņi nodrošina? Sfinkteru principā, ja? Vīriešiem jau ir līdzīgi. Nē, viņi nodrošina erekciju, nodrošina to, ka pirmām kārtām nav arī tāpat urīna nesaturēšana, arī sfinkterus, jā, protams. Bet par vīriešiem ir tā, ka, protams, viņiem ir mazāk problēma nekā sievietēm, bet nav tā, ka vīriešiem nav problēma. Viņiem arī ir vienkārši viņas vairāk rodās lielākā vecumā. Vai, pieņemsim, pēc tām pašām prostatas operācijām, tad rodās vairāk problēmas. Sievietes atkal šī iegurņu pamatne ir pakļauta daudz lielākam riskam, tā iemesla pēc, ka pirmkārt mums ir dobums tur iekšā, vīrietim tur tāda nav. Mums ir maks dobums iekšā, kur šī muskultūra izvietojās, līdz ar to tur būtu viņiem jābūt spēcīgiem, lai tas dobums nekristu nekur un lai viņš tiktu noturēts. Un otrs ir to, ka vīrieši neiznēsā bērnus un vīrieši nedzemdē, un līdz ar tāpēc arī šī iegurņu pamatne sievietēm ir pakļauta daudz lielākam riskam. Tev ir bijis kāds klients vīrietis? Es nestrādāju ar vīriešiem. Man ir kolēģis, kurus strādā ar vīriešiem. Es nestrādāju. Man pagaidām šī tēma, man vīrieši pagaidām tēma jāneinteresē. Varbūt, ka man apniks ar sievietēm, tikai strādāt, tad es arī ņemšu vīriešus. Okay. Bet, tu ikdienā noteikti sastopies ar daudz un dažādām klientēm. Kādi ir tie biežākie mīti, ko tu kā speciālists esi dzirdējis tieši par iegurņu pamatnes veselību? Tu man tieši šo jautājumu pirms tam atsūtīji, un es domāju, ka šo mēs varētu izvērst veselā podkastā. Stundas garumā runāt par to, kāda ir mīti, par to, kas vispār notiek. Top 3, top 5. Es teiktu, top mīts laikam ir to, ka urīna nesaturēšana ir norma. Visām sievietēm taču ir, un interesanti bija tas, ka tad es tikko sāku kaut ko bišķiņu tur interesēties par to iegurņu pamatu. Tas vēl bija kaut kāds, man liekas, 5-6 gadus atpakaļ, kad man draudzene, viņa pat nebija vēl dzemdējusi, un viņa man teica to, ka, nē, viņai jau ir urīna nesaturēšana, bet tas visām sievietēm ir. Un es tā uz viņu skatījos un bija tāds, kur tu šo informāciju dabūjis? Un tad vēl es tajā burbulī baigi nebiju, jo es to īsti, man bija tāds, labi, atnāc pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, un tad, kad es sāku šajā strādāt, es sapratu tā kā ārprāt, cik daudz sievietes domā to, ka tā ir norma, to, ka ir normāli, bet tepat nav stāsts par to, ka mēs esam piedzemdējušas, un to, ka šī urīna nesaturēšana notiek. Te ir stāsts par to, ka sievietes domā, ka tā ir norma, nezinu, cilājot svārus, skrienot, nodarbojoties, vienkārši fiziskajām aktivitātēm, darot kaut ko smagāku, un to, ka, pieņemsim, ja notiek šī urīna noplūde kaut vai vienas pilītes ietveros, ka viņi neuzskata to, ka tā ir urīna nesaturēšana. Man ir daudz klients, kurām es arī jautāju, vai tev ir urīna nesaturēšana. Viņi man atbild, nē. Un kaut kā sarunas gaitā pēc 5 minūtēm mēs nonākam par to, tad, kad es nezinu, šķaudu vai klapoju, kādu pilīti notek, un tu tā pagriez, tāpēc, bet tā ir urīna nesaturēšana. Un to, ka sievietes to pat neuzskata kā urīna nesaturēšanu. Jā, bet te es arī domāju, runāju tieši par pēcdzemdību periodu. Lielākā daļa ārstu arī saka, tas ir normāli pēc dzemdībām. Tad kā, kuram tad ir taisnība, kur tad ir tā patiesība? Labā ziņa ir to, ka diezgan liela daļa ārstu šobrīd tā vairs nesaka. Un liela daļa ārstu beidzot ir sākuši sūtīt savas pacientus pie iegurņu pamatnes speciālistiem. Ja Latvijā tie ir fizioterapeiti, kas ar to strādā. Jo es teiktu, ka tie ir vairāk vecāka aluma ārsti,
kas popularizē šo to, ka tā ir norma, tāpēc, ka kādreiz jau tā tika arī uzskatīta par normu, kādreiz jau nekas netika arī darīts. Nu, kas bija, kādreiz bija šie te Kegela vingrinājumi, ja tu pati varēji viņus kaut kur atrast un pameklēt, vai, nezinu, tev ginekologs pasaka, nodarbojas ar Kegela vingrinājumiem, bet tev pat neviens neparāda, kā viņus veikt. Un tu pat nesaproti īsti, tu kaut kur atrodi kaut kādu informāciju, labi, interneta laikmetā, kad viņš ir sācies, mēs kaut ko varam atrast, vai ne, bet arī tā informācija ir tik daudz, ka kā mēs varam zināt, ko mēs īsti atrodam, vai man šitā vajadzētu darīt, vai nevajadzētu darīt, un jā, es tev piekrītu to, ka liela šī daļa, kāpēc sievietes domā par daudzām lietām, ka tas ir normāli, jo tas ir pirmkārt popularizēts ārstu vidū, un tā visticamāk ir lielākā problēma. Kāpēc sievietes dzīvo ar šo domu, ka ir ok tādā veidā dzīvot, par to pašiem mītēm runājot, par to, ka seks ir sāpīgs, par to, ka, nezinu, nevaru sasniegt orgasmu, ir ok, lai vīrietis bauda. Un šādas visādas lietas, viņas tiek normalizētas. Kaut patiesībā tām nevajadzētu būt normālām, jo sieviete arī ir pelnījusi gūt pilnvērtīgu baudu un justies labi. Tāpat tās sievietei nav jābūt ar šo urīnu nesturēšanu, un pat, ja viņa ir ļoti daudz lietas, ko darīt tā labā. Kas tev vēl tāda varbūt spilgtākās lietas, kas tev nāk prātā? Man ir vēl viena lieta noteikti par sāpēm, par iegurņu sāpēm, kur arī patīk popularizēt to, ka tas ir normāli vai tas ir tikai tavā galvā. Vai, pieņemsim, ir tāda lieta kā vagīnisms, kas ir nekontrolētas kontrakcijas maksas muskultūras tajā brīdī, kad kaut kas tuvojās makstī. Vai tas ir tampons, vai tas ir tas pats dzimumloceklis, vai tas ir pirksts, vienalga. To, ka šis arī tiek bieži vien teikts to, ka tas ir tavā galvā, tas nav patiesībā, tas ar tevi nenotiek. Jo es teiktu, par tādu vagīnismu ir sākuši runāt tikai pēdējos gados. Latvijā es teiktu, pēdējie 2 var būt, pēdējais gads, pēdējie 2, pasaulē mazliet vairāk un plašāk, bet šis arī ir ļoti izplatīts mīts par to, ka, ja tev nezinu, ir kaut kādas sāpes vai vēl kaut kas, tas ir tikai tavā galvā, jo anatomiski taču viss ir kārtībā. Bet tavuprāt, kāpēc ir tik daudz darba īstenībā? Kāpēc kas? Kāpēc tev ir tik daudz darba? Kāpēc man ir tik daudz darba? Tā, ja tās problēmas, viņas ir, diezgan bieži. Es teiktu, man patīk, kā es veicu vienkārši intervijas pirms pāris nedēļām uz ielas, jautājot cilvēkiem par dažādiem ar sieviešu veselības saistītiem jautājumiem, vienkārši uzzinot gan sieviešu, gan vīriešu viedokli. Man patīk, kā teica viens pavecāks vīrietis, kad es viņam jautāju, vai tu zini, kad ir atklāts klitors, un viņš man teica 18. gadsimts, un kad es viņam pateicu 2005. gads, viņš teica ārprāts, sievietes taču dzīvo tādā tumsonībā. Un tas ir, manuprāt, tas, kāpēc mums šobrīd ir tik daudz darba, jo sievietes nenormāli daudzus gadus ir dzīvojuši, gadsimtiem ir dzīvojuši tumsonībā, un vīrietis, kas bija vīrietis? Vīrietis bija tas, kas tika likts uz piedestāla. Kas ir sieviete? Sieviete ir tā, kas sēž mājās, un viņai labi ir jāuzvedās, labi jāizskatās, jāaudzina bērnu, kas arī ir ok, ja mēs paši to gribam. Bet, ja tā nav īsti tev vēlme, un tu vēlies kaut ko vairāk par šo pasauli uzzināt, tad tajā laikā iespēja tāda nebija. Īsti. Un tādā veidā vienkārši paudzēs. Patiesībā ir vietas, kur vēl joprojām pasaulē sievietes dzīvo tieši tāpat. Tāds iedzina, ka mēs kaut kādos viduslaikos esam iesprūdušas. Bet, tad tiem ir skaidrs, ne par to urīnu noplūdu, to es tev pilnīgi piekrītu, ka tas nav norma. Es arī atceros, ka pēc dzemdībām arī pat ar to saskāros, bet nekas, tā tu teici, viss kārtībā, tas tā pēc dzemdībām, nekas, kā. Tiešām, jā. Bet, labi, es esmu sapratusi, ka man ir tā problēma X, kaut kas nav īsti kārtībā, un tas, ko es arī kā treneri daru arī jebkurā gadījumā, ja pie manis ir sievietes, viņai jautāju šo jautājumu, vai tu esi bijis pie ieguņu fizioterapeita pēc dzemdībām, vai pat arī nedzemdējusi, jā. Ja lai kādēļ, protams, saka, ka nē, bet es viņas iedrošinu, ka vajag aiziet, un, es uzreiz godīgi, es neslēpšu, es biju pie tevis, es zinu, kā tas notiek, jā, un es zinu, ka ļoti daudz sieviešu nobīstās no tā, kas tur varētu būt, bet varbūt tu vari izstāstīt, lai nav tās bāzes. Dažreiz mums mazāk ir bail par to, ko mēs zinām, nekā par to, ko mēs nezinām. Jā, līdz ar to varbūt tu vari padalīties, kas tad notiek tajā brīdī, kad esmu sapratusi tā, ok, man ir problēma, man ir jāiziet pie Klēras. Ja. Kas ir tas, kas notiek fizioterapeita kabinetā?
Pirmkārt, ir jāsaprot to, ka, ja mēs runājam vispārībā par iegurņu izmeklējums ir vagināls. Un tas notiek līdzīgi kā ginekologa kabinetā, tikai mums tas nenotiek uz šī ginekoloģiskā krēsla, tas notiek uz kušetes. Taču nav tā, ka obligāti tev atnākot pirmajā reizē ir jātaisa vagināls izmeklējums. Ļoti daudz ko var noteikt arī bez šī vaginālā izmeklējuma iesaistes. Un, ja tu tam neesi gatava, neviens tev neliks virsū un neteiks to, ka tas obligāti ir jādara, tāpēc, lai mēs kaut ko noskaidrotu. Bet, ja tu esi tam gatava un tu zini to, ka ok, daram, tad pirmkārt ir jāsaprot to, ka tas ir ļoti maigs izmeklējums. Tu pati biji pie manis, tu vari arī pēc tam padalīties ar savām sajūtām par to, kā tas notiek. Tas ir ļoti cieņpilns izmeklējums pret pašu sievieti. Tev visu izmeklējumu laiku tiek stāstīta tālāk gaita, kas tiek darīts. Nav tā, ka kāds uzreiz vagināli liek iekšā pirkstu un kaut ko pārbauda. Nē, mēs no sākuma veicam ārēju apskati, mēs visu stāstam, kas notiek tālāk, kas tiks darīts. Un tikai pēc šīs ārējās apskates, kad mēs pasakām, ok, tiks veikta vagināla, šī vaginālā apskate, tiek ievedīts viens pirksts makstī ar lubrikantu ar cimdiem, un tas, ko mēs darām, ja ginekologs novērtē šo anatomisko anatomisko šo izskatu, vai viss ir kārtībā ar iekšējiem orgāniem, vai, nezinu, dzemde ir savilkusies, nu, ja mēs runājam, vai ne, pēc dzemdībām. Kā vispār tā maksts izskatās, paskatās, nezinu, paņem uzturieps tur uz infekcijām, ja kaut kas ir. Tad mūsu galvenais mērķis ir novērtēt funkciju. Mēs novērtējam šīs te maksts muskultūras funkciju, ko ginekologi, ir pāris ginekologi Latvijā, kas to dara, bet lielākā daļa ginekologu to nedara. Nu, tas vienkārši nav, tā nav viņa lieta, viņi parasti, tāpēc arī, principā, tā sadarbībai būtu jābūt ļoti ciešai to, ka ginekologs pēc tam nosūta pie iegurņu pamatnes fizioterapeita, iegurņu pamatnes veselības fizioterapeita, lai mēs tālāk varētu novērtēt, kas notiek funkcionālajā līmenī. Un tas, ko mēs darām, mēs novērtējam pirmām kārtām, vai elpošana strādā līdzdarbojās šim saspringzinājumam. Tas īstenībā ir arī viena lieta pie funkcijām, ko es nepieminēju, to, ka pirmkārt iegurņu pamatne arī piedalās iekšējā vēdera dobuma spiediena regulācijā, kas nozīmē to, ka tā līdzdarbojās ļoti cieši ar elpošanu, strādājot elpošanas diafragmai, kas mums ir galvenais elpošanas muskulis, kustās arī iegurņu pamatne. Un ja šis ritms ir nojaukts, un mēs redzam, ka viņš vispār neiet kopā, tad principā šis ir tavs pirmais mājasdarbs, ar ko tu ej mājās. Tu vispārībā mācīsies elpot, saspringzināt, noturēt šo iegurņu pamatni un mācīsies šo funkcionāli veikt mājas apstākļos. Nu, jo mēs varam parādīt vienreiz šajā te vizītē, bet mēs nevaram iemācīt tev pilnībā darīt konsultācijas laikā. Tev būs jāiegulda savs darbiņš mājās priekš tā. Uz ko, par ko sievietes ļoti, es nezinu, vai nobīstās, vai pareizāk sakot, es teiktu, nav pietiekami liela motivācija ar iegurņu pamatni ir tas, ka tas ir tāds kārtīgs apzinātības treniņš. Patiesībā trenēt iegurņu pamatni ir rīktīgs apzinātības treniņš, tas ir rīktīgi apzināties sevi un apzināties, kas man vispār ķermenī notiek. Jo lielākā daļa sieviešu, tad, kad viņām palūdz, lai viņas sasprindzina iegurņu pamatni, tas, ko viņas dara, viņas sprindzina kopā ar dibena muskuļiem, kājas muskuļiem, vēdera muskuļiem, vēl saspringtu žokli, pleciem, dažas žmiedz šīs te acis ciet, cits neelpo, vispār aiztur elpu, un tā problēma ir tā, ka nav jau tās izpratnes vispārībā, kā strādā šie te muskuļi. Kas ir tā muskultūra? Skaidrs, ka viņai būtu jālīdzdarbojās arī ar pārējiem muskuļiem, bet mums ir jāmāk arī viņu saspringzināt vienkārši tāpatās. Un tā ir tā galvenā lieta, ko mēs novērtējam. Cik daudz tu vari vispār saspringzināt, cik ilgi, cik ir ātras kontrakcijas, un no tā izejot, mēs tev vienkārši dodam tālāk mājas darbus. Es ceru, kas man vēl ienāca prātā, vai, piemēram, jaunām meitenēm, kurām nav vēl bijušas seksuālas attiecības, vai tas arī būtu vajadzīgs? Es personīgi, pieņemu uz konsultācijām bērnus un jauniešus, bērnus meitenes. Tās ir tāpēc, ka baigi reti, kad puišiem ir tādas problēmas, meitenēm noteikti daudz biežāk. Es pieņemu uz konsultācijām bērnus un arī pusaudzes, bet mēs neveicam vaginālu izmeklējumu. Vai es teiktu, vai tas ir nepieciešams? Ja ir kaut kādas nenormālas indikācijas, ka tas būtu vajadzīgs, jā, varbūt mēs varam par to runāt, bet tad tur būtu jābūt vecāku piekrišanai, viņas piekrišanai un to, ka mēs to darām, bet noteikti ne ātrāk kā tādā pusaudžu vecumā. Bērniem mēs noteikti neko tam līdzīgu nedarīsim un ne ātrākā tādā pusaudžu vecumā. Bet vienīgais, ko vēl var darīt bez šī te izmeklējuma, ja tiešām gribās vēl vairāk objektīvāk novērtēt to funkcionālo daļu, ir ultrasonogrāfija.
ultrasonogrāfiski paskatīties, kas notiek vispārībā ar urīnu pūšļu un taisnās zarnas funkciju. Tad tas ir tas, ka tas nebūs vagināls izmeklējums, jā, tas būs to, ka tev pieliks šo te ultrasonogrāfijas aparātu pie maks ciejas, bet tas nav nekas dziļāk nenotiek. Tad mēs varam vienkārši varbūt vēl objektīvāk noteikt to, kas notiek. Tā kā ja ļoti tā, ka ļoti negribās, tad ir varianti. Jā, ja tas ir tiešām, ja tās indikācijas ir tādas, ka tas ir nenormāli nepieciešams, tad ir kaut kādi varianti, ko mēs varam izdarīt arī bez tā. Bet nē, noteikti tas nebūs, jo man nāk arī jaunietis, un tas noteikti nav tas, ko mēs darām. Mēs strādājam ar citām lietām. Jo patiesībā visbiežāk arī, kad šīs te problēmas ir jaunietēm un mazām meitenēm, pirmkārt, tas ir tas, ka mammas visu laiku stāsta, ka viņām ir jāiet uz toleti pirms katras iziešanas no mājām, un kas notiek, viņi vienkārši iemācās spiest visu laiku ārā, tāpēc, ka mamma pateica, ka ir jāiet, ir jāiet. Viņa aiziet un paklausīgi arī izspiež kaut ko tur ārā, jo principā, kas ir jāsaprot, mūsu urīnpūslī urīns pildās non-stop. Viņš neapstājās. Tāpēc mums, ko izspiest ārā no urīnpūšļa, būs vienmēr. Bet tas nav normāli iet un visu laiku spiest. Skaidrs, ka mazam bērnam daudz biežāk ir jāatgādina par labierīcībām nekā pieaugušam bērnam. Viņam, protams, viņam ir jāatgādina. Es teiktu to, ka viņam ir jāpiedāvā. Viņam nebūtu jāsaka, tev ir jāiet uz toleti, bet viņam būtu jāpiedāvā vienkārši aiziet uz toleti. Bet tas nepareizais veidojās tur, labi, pareiz vai nepareiz, bet es teiktu to, ka tā vienkārši problēma veidojās tajā brīdī, kad tev liek iet uz toleti un liek iet nokārtoties. Un jaunietēm tās bieži vien ir psiholoģiskas lietas, kāpēc kaut kādas problēmas rodās. Jo jaunietēm, es teiktu, vairāk ir, protams, arī novājināts muskultūras, bet es teiktu, ka vairāk ir paaugstinātie muskultūras tonusi, un tās bieži vien ir psiholoģiskas lietas, kas rodās, piemēram, arī tajā pašā brīdī, kad ģimenē ir kaut kādas lielākas problēmas, kad viņām pašām kaut kādas personiskas problēmas ir, tur rodās problēma. Tur rodās kaut kādas šīs te disfunkcijas. Nē, man tā liekas, es arī tā vienkārši domāju, ka īstenībā jau nav ko baidīties aiziet pie ieguņa pamatnes speciālisti, jo tev tāpat reiz gadā jāiet pie ginekologa, jāpārbaudās, un tas vecais tieši tāds pats speciālists kā ārsts. Jā, kas tad būtu tie pirmie simptomi, kur, labi, mēs runājam par urīna nesaturēšanu, tas skaidrs, bet kas vēl būtu tas, ar ko man būtu jāiet pie tevis? Zini, kā simptomi ir ļoti daudz un dažādi, un pirmais, ko es gribētu teikt par to, ka tev ir jāvēršās, ja tev vispār ir kaut kāds čuņiks iekšā par to, ka kaut kas nav īsti līdz galam kārtībā. Ka kaut kas varbūt, kaut kas... Bet tev ir tā bijis, ka kāds atnāk, bet viss ir kārtībā? Ka pilnīgi kārtībā? Man ir ko mēs skaitām par kārtību? Tas būtu tāds jautājums. Man ir sievietes, kas nāk ļoti spēcīgām ieguņu pamatnēm, kuras nāk pārbaudos, pa kurām es esmu šokā, kuras pasaka, ka viņām ir 4 bērni un 4 dzemdības, vagināls, tur plīsumi, nezinu, katrās, un viņai tā ieguņu pamatne ir, ja mēs vērtējam no 0 līdz 5 spēku, tad viņām, pieņemsim, ir uz tādu kārtīgu 4-nieku. Tas ir tas brīdis, kur es esmu šokā, bet esmu ļoti priecīga par viņu. Viņai tā muskultūra tiešām labi funkcionē. Labi, tur ir jāiemāc varbūt tas ritms bišķiņ vairāk, kā tur to elpu savienot kopā, bet to, ka tas spēks ir labs tajā makstī. Vai man ir bijuši tādi, kur es tā kā novērtētu riktīgus 5-nieku? Nē, tādas sievietes man laikam nav bijušas, jo tas ir tāds... Tur principā sanāk to, ka, ja mēs ievietojam šo pirkstu makstī, viņai ir jāspēj noturēt šī pretestība pret to, nevis tikai pret mana pirksta, pret to, ka es uzlieku tā kā pretestību ar pirkstu, bet principā ar visu roku. Ar visu apakšdāmu, ar visu tā kā plecu to locītavu, un, protams, to, ka tas ir daudz grūtāk. Ko tu man jautāji vispār? Mēs par to, kad būtu jānāk. Kad būtu jānāk, jā. Tu man teici, tu man jautāji vienkārši par to, ka vai kādai viss ir bijis tiešām kārtībā. Man ir sievietes, kuras vienkārši nāk un saka, ka viņas grib pārbaudīties, pieņemsim, pirms grūtniecības. Viņas plāno grūtniecību, mēs pārbaudam, un es saprotu to, ka, tu tur esi atnākusi vienreiz, es tev kaut ko iedošu, bet es neredzu jēgu tev nākt pie manis vēlreiz un kaut ko darīt. Bet šis vispār ļoti labi īstenībā, ja pirms grūtniecības plānošanas aiziet. Jā, tas ir vērtīgi noteikti, jo tu vari saprast, kas notiek, ka tu iegurņu pamatni, vai viņi ir pietiekami spēcīgi, vai varbūt, pat ja tā grūtniecība jau ir sākusies, tad tev vismaz ir skaidrs to, ka, man nav pietiekami spēcīga tā muskultūra, es varu viņu šobrīd grūtniecības laikā sākt trenēt, bet visticamāk man būs pēc dzemdībām jāpievēršās tam vēl vairāk, jo grūtniecības laikā tomēr tā iegurņu pamatni iestiepjās, uz viņas gulstās svars, viņa, ja muskulis ir iestieptā stāvoklī, loģiski, ka mēs nevaram dabūt viņam maksimālo potenciālu spēku, vai ne? Bet, ja tev vispārībā liekas, ka kaut kas nav kārtībā, es teiktu, vērsies pēc palīdzības.
Bet jā, vēl viens jautājums, kas man ienāca prātā, vai tam ir kaut kāda ģenētikas ietekme arī? Es domāju, ka noteikti. Par to baigi skaļi nerunā. Nav tā, ka būtu nenormāli daudz pētījumu par ģenētiku, to, ka tā būtu, jo to jau arī grūti ir ļoti, es teiktu, to ir grūti izpētīt. Ja mēs runājam vispār par pētījumiem, labi, mēs varam uztaisīt pētījumu, kaut vai uz milzīgu populāciju, bet es tāpat laikam nebūšu par to, ka mēs varam pētījumus attiecināt uz visu populāciju, tāpēc, ka mēs tāpat varam atrast starp miljonus pirmo, kuram būs pilnīgi citādāk. Bet es domāju, ka pilnīgi noteikti ģenētika ietekmē, tieši tāpatās kā strijas. Strijas jau arī pa lielam ir ģenētiska lieta, to, cik tava āda ir elastīga, cik viņa spēs stiepties. Tāpat ar muskuli, cik muskulis vispār ir elastīgs, cik ļoti viņš spēs savilkties atpakaļ. Protams, ka ģenētika noteikti ietekmē to, kas notiek. Es vienkārši domāju par tām 4-niecēm, 5-niecēm. Viņas tiešām visu ir. Nē, viņas neko parasti nav darījuši. Viņas bieži vien arī ir tādas, kas atnāk un ka viņas pat netrenējās. Bet visticamāk ģenētiski, jā, viņai vienkārši labi tā muskultūra strādā. Laimīgā loze. Jā, laimīgā loze. Bet, tās, ja mēs skatāmies par kaut kādām tām lietām, kāpēc būtu jāgriežās, kā mēs jau izrunājam, tā urīna nesaturēšana, tā pati gāzu fēču nesaturēšana, kas var būt sāpes iegurņu rajonā, tā var būt smaguma sajūta iegurņu rajonā, tā var būt tamponu slīdēšana ārā, problēmas ievietot tamponu, sāpes, diskomforts seksuālo attiecību laikā, nēsošs vai nenormāli grūti sasniedzams orgasms, ka tev nenormāli ir jāsasprindzinās caur šo tādā veidā tu viņu sasniedz. Kaut kādas dedzinošas sajūtas, tie paši noslīdējumi, jo varbūt arī tā, ka, pieņemsim, varbūt nav sākusies šī simptomātika, kā smaguma sajūta vai, arī nesaturēšana no šī noslīdējuma, bet, piemēram, tu jūti, ka kaut kas tur apakšā varbūt izkrīt laukā vai kaut kas berzējās. Šis viss ir tas, ar ko mēs strādājam un kāpēc sievietes pie mums vispārībā vēršās. Jā, mēs te runājām par jaunietēm un tā, bet kā ir sievietēm jau cienījamā vecumā, vai ir vērts pie tevis iet, vai tu jau vairs tā kā, arī, kad vairs nav varbūt tu vairs seksuālās attiecības un nekas tāds. Jā, protams, ka ir vērts. Kas ir jāsaprot operāciju, mēs varam uztaisīt vienmēr. Vai ne? Un būs cilvēki, kuri ies tikai uz operācijas ceļu, bet tālāk ir jāsaprot, ka ar operāciju viss nebeidzās. Principā, lai mums būtu, es tieši pagājuši gadu, īstenībā pirms pusgada bija konference par visām šīm urīna nesaturēšanām, par iegurņu pamatni, par ieguņas pamatnes veselību vispārībā. Un tur ķirurgi stāstīja par šo rezultātu pēc operācijām. Principā šobrīd pēc pētījumiem skatoties, tāds labs rezultāts ir aptuveni 10 gadus. Bet, ir ļoti liels bet. Tie ir taisīti pētījumi bez iegurņu pamatnes fizioterapijas. Tā kā klāt, bez šīs muskultūras trenēšanas. Man gribētos teikt to, ka visticamāk, ja tā sieviete, kur iet uz operāciju, viņa trenētu šo iegurņu pamatni pirms šīs operācijas un viņa uzsāktu laicīgu rehabilitāciju pēc šīs operācijas, viņas rezultāti būtu daudz labāki nekā tai, kura to nedara. Un ir arī lietas, kurām arī cienījamā vecumā, vai vecākā vecumā, vai menopauzē, kad menopauze iestājās, vai ne? Ir lietas, kuras var koriģēt arī ar muskuļu spēku trenēšanu, nav jātaisa operācijas, nav jāskrien uzreiz pie ķirurga un jāveic operācijas. Skaidrs, ka ir jākonsultējās ar savu ginekologu, ir jākonsultējās, iespējams, ja tas ir nepieciešams ar operējošo ārstu, bet ļoti svētīgi ir aiziet arī pie iegurņu pamatnes fizioterapeitu. Un es tiešām mīlu tos ginekologus, kas šobrīd sūta, un man katra tā ziņa, ko man atsūta sieviete par to, ka, hei, man šī un šī ginekoloģija nosūtīja pie tevis, un tāds, āmen, beidzot tas notiek. Jā. Jā, tur, man liekas, vienkārši pie anamnēzes ievākšanas jau būtu jābūt, vai tu esi bijis. Vai ne? Tāda standarta lieta. Bet jā, interesanti, tu minēji par tām rehabilitācijas lietām, to vispārēc, ka mums, plecu operē, mums pēc tam ir fizioterapija. Jā. Kāpēc tur nav? Mēs tiešām tādā tumsā, kā tu teici, tādā tumsā. Es teiktu, tas viss ir labāk. Ir operējošie ginekologi, kas nosūta uz šīm fizioterapijām, pēc tam pie iegurņu pamatnes speciālistiem, bet ir tikpat daudz operējošie ginekologi un proktologi, kuri nesūta. Un tā ir ļoti liela problēma. Tāpēc, ka tā sieviete pēc tam nezina bieži vien, kā tikt galā. Piemēram, tagad arī man nesen bija tieši konsultācija, kur atnāk sieviete, viņai ir tieši 10 gadi pēc dzemdes noslīdējuma. Viņu arī piešūta tajā laikā, kā tur pirms 10 gadiem taisīja šo operāciju, un ir pagājuši 10 gadi, un viņai veidojās atkal noslīdējums. Bet tas stāsts ir par to, ka viņai neviens nepateica, ka ir jānodarbojas ar šiem iegurņu pamatnes muskultūras treniņiem, un
ir tāds rezultāts, kāds ir. Šobrīd viņi var taisīt jaunu operāciju vai cerēt to, ka viņi preventīvi varēs kaut ko savākt ar šo. Jā, tu minēji arī proktologs. Īstenībā tā arī, man liekas, ir tāda ļoti tabū tēma, bet zinot rindas pie proktologiem, kā ir hemoroīdu gadījumā un ieguņu muskultūru? Hemorīdi un aizcietējums, tās ir arī īstenībā lietas, ko es nepieminēju, arī pie aizcietējumiem, arī pie ļoti daudz hemorīdiem, biežiem. Visbiežāk tās ir kaut kādas iegurņu pamatas muskultūras problēmas, kāpēc tas tā rodās. Protams, tur var būt daudz saistītas lietas kopā, arī tas pats aizcietējums. Mēs nebūs tā, ka mēs teiksim, tā ir tikai tava iegurņu pamata. Nē, tur ir ļoti daudz komplekssas lietas kopā, ko mēs skatīsimies, bet tā visticamāk būs viena no lietām, kāpēc vispārībā šis aizcietējums veidojās, un parasti jau hemorīdi iet roku rokā ar aizcietējumu patiesībā. Arī varbūt, jā, tā kā tas arī tāds liekas tur. Liekas, ka tā lieta nepastāv, bet tiešām paskatoties tās rindas, kā saka, tad tā problēma tiešām ļoti liela. Bet cik bieži tās tiešām iegurņu pamatnes muskultūras problēmas sākas pēc dzemdībām un cik bieži citu iemeslu dēļ, vai tomēr ir tā, mēs izzinām, dzemdēt bērniņu ir skaisti, un bieži vien filmās to visu, man liekas, ļoti romantizē, bet tad, kad tu pats izēji tam cauri, tu saproti, ka tā pavisam, kā es saku, kādreiz man liekas, kardioķirurģija, tur, medicīna, tur reanimācija, un tad es pati piedzemdēju, tad sapratu, kur ir tā īstā medicīna, bet jā, dzemdības, un tas ir tā kā biežākais iemesls, un vai tomēr vienkārši ir problēmas. Es teiktu, uz šo man nav tāda vienota atbilde, es teiktu jā un nē. Jo, ja mēs skatāmies statistiski, tad aptuveni katrai trešajai sievietei, kur ir dzemdējusi, ir urīna izturēšana. Jā, tā. Ja mēs skatāmies pēc statistikas, vai ne, tad mēs nonākam pie secinājuma to, ka visticamāk dzemdības un šī grūtniecība ir viens no faktoriem, kas visvairāk ietekmē šo iegūtu pamatni. Tāpēc arī visvairāk problēmas ir sievietēm, nevis vīriešiem. Jā, arī par tām novājinātajām muskultūrām, arī par paaugstinātajiem muskultūras tonusiem, jā, es varētu teikt to, ka dzemdības un grūtniecība noteikti ierindojās top augšgalā par to, kāpēc sievietēm vispārībā ir problēmas. Bet pie manis nāk tikpat daudz sievietes, kuras nav dzemdējušas, un viņām arī ir problēmas. Es teiktu to, ka patiesībā, problēmas rada noteikti arī mūsu šī brīža dzīvesveids. Pirmkārt, mēs esam mazkustīgi. Mēs nenormāli daudz sēžam. Šī mazkustība un sēdēšana, ko viņa veicina. Sievietes, kurām ir šie hemoroīdi un aizcietējumi, bieži vien arī ir vismazkustīgākās un sēdošākā darba pārstāvis. Tie paši paaugstinātie muskultūras tonusi. Jo mums jau nav tikai novājināts muskultūras iegurņu pamatnē, mums var būt arī paaugstināts muskultūras tonus, un tas var iet kopā arī paaugstināts muskultūras tonus ar novājinātu muskultūru. Un šis atkal vairāk ir sievietēm, kurām ir daudz stresa. Jo stress vienkārši, kas ir mūsdienu dzīve? Mūsdienu dzīve mēs ļoti daudz dzīvojam stresā, tāpēc mums gribās paspēt visu un visur. Un vakar. Un vakardien, jā. Līdz ar to stress ir nenormāls šī brīža tāda lieta, kas nodara daudz problēmas. Un kā, ja tev ir saspringuši pleci un saspringuši žoklis, visticamāk to, ka tur apakšā arī viss ir sasprindzis. Tur jau tas nenotiek citādāk. Tāpēc, jā, par dzemdībām un grūtniecību es teiktu to, ka noteikti, jā, protams, tā ir ļoti liela daļa, kas ietekmē sievietes iegurņu pamatni, jo pirmkārt 9 mēnešu iznēsājot mazuli, iedomājamies to, ka tas svars aug parasti pirmkārt vēl, cik mēs uzņemam to svaru grūtniecības laikā, labi ar augļūdaņiem un bērnu svaru, bet, ja mēs uzņemam vēl papildus svaru ar ēšanu, tad skaidrs, ka tā iegurņu pamatnē būs daudz lielāka slodze. Un viņai būs daudz grūtāk noturēt to slodzi, nekā tad, kad šis bērniņš nav vēderā, vai ne? Nekā tad, kad viņš tur neatrodās. Tad, protams, tā muskultūra ir daudz tādā patīkamākā stāvoklī, jo viņai nav jābūt tajā iestieptajā pozīcijā. No otras puses, sievietes organisms tam ir radīts. Viņš ir radīts iznēsāt bērnus, radīts tam, lai šīs dzemdības notiktu, bet, kas ir arī jāsaprot, mēs mūsdienu pasaulē lielākā daļa cilvēku esam ļoti tālu no pirmotnējā cilvēka, lai paši saprastu, kas ar mums notiek.
Un tāpēc arī es teicu par to apzinātības treniņu iegurņu pamatnē. Iespējams, ja arī varbūt, ja mēs skatītos pirmatnē, varbūt tur sievietes daudz vairāk saprata par to, kas ar viņām notiek šajā te iegurņu pamatnes kontekstā. Bet mēs esam tik tālu no tā, ka tas ir reāli kļūst par apzinātības treniņu, lai mēs vispārībā kaut ko mācītos un darītu saistībā ar to. Nu, un kas ir jāsaprot arī dzemdībās, dzemdības pašas, pirmkārt, daudz problēmas izraisa plīsumi un griezumi, kas notiek dzemdību laikā. Jo tik līdz muskulis tiek ieplēsts vai iegriezts un tiek šūts, tur veidojās rētaudi, kas nozīmē to, ka muskulis vairs nefunkcionē kā iepriekš. Un tas nozīmē to, ka mums ir jāstrādā tādā gadījumā arī ar rētu, tā ir jāizstrādā, tā ir jāmasē, un lai mēs spētu atjaunot šo te muskuļu funkciju pilnā apmērā. Šitā ir, man liekas, arī tā lieta, par ko nerunā. Labi, ja kāds vispār kādreiz kaut ko pasaka. Ja man patīk, ka man nāk sievietes uz konsultācijām, kad es viņām jautāju, vai ir bijuši plīsumi vai griezumi dzemdību laikā, viņi saka, nu jā, plīsumi, bet man, maziņš, man tur teica, ka maziņš, necīgs, un tu ieliec to pirkstu makstī, un tu tausti, un tur tā kā viss ir grubuļains tajās rētās, un tāds, nu jā, maziņš. Maziņš nieciņš. Nu, tas grubulis arī rada to, ka visticamāk tavs muskulis nefunkcionē tā, kā viņam nebūtu vajadzīgs funkcionēt, bet tev neviens nav pateicis pēc dzemdībām, ka tev ir jāmasē tās rētas un tev ir jāstrādā ar viņām. Man liekas, tas ir viens teikums. Reāli viens teikums, kas tev vienkārši ir jāpasaka. Protams, ne jau uzreiz pēc tam, ka tev tur šūvis ir nemasēt. Jo tad mēs arī nesākam ar viņām strādāt. Jā, īstenībā, man liekas, tev tāds darbiņš būtu dzemdību namā, nezinu, informatīvo kaut kādu plakātu, masē rētas vienkārši vai kaut ko tādu. Lai gan viņiem, manuprāt, dzemdību namā ir fizioterapeits. Viņiem ir Es zinu, man ir klients, pie kurām viņš ir nācis. Viņš ir nācis un devis kaut kādus vingrojumus, kaut kādus tos bukletiņus ar vingrojumiem, ko vajadzētu darīt tajās pirmajās dienās, nu, tur pirmajās nedēļās. Bet, cik es saprotu, viņš neaiziet līdz visām. Nu, kaut kad viņš strādā noteikti, tad viņš aiziet, un tad viņš nav tur, un tad viņš neaiziet. Jā, bet arī tas pēcdzemdību periods, kad sievietei pati viņa ir pēdējais, par ko tu vispār domā, tad tur varētu masēt, man taču nav laika. Bet, atgriežoties mazliet tomēr pie vīriešiem, ka tu ar vīriešiem nestrādā, bet tu noteikti esi lasījusi. Es nezinu, varbūt man piekritīs, bet man liekas, ka vīriešiem ir tāds niķis. Un sievietēm es to mazāk novēroju, bet tad, kad ir, piemēram, lielās lietas, tur tādu krietnu laiciņu ilgāk pasēdēt, sorry, Džeki, bet tas tā ir, man liekas. mēs to visi zinām, ka tas tā ir, un tā lielākā problēma, man liekas, ir, droši vien, ka telefons arī. Jā, pastāst varbūt, kāda ietekme tas viss, vai varbūt ir kāda sieviete, kas tā dara arī, bet man liekas, tas ir ļoti rets sievietes par žigžiks un visu un gatavs, bet Džekiem tur patīk tā, kā es saku, meditācija, bet tam taču arī ir kaut kāda ietekme. Tam noteikti ir, kad man pajautāja, un es tieši atcerējos to, kas vakardien vakarā gāja gulēt un izlasīju. Es neizlasīju tālāk. Tur bija vienkārši milzīgs virsraksts. Vīrietis nosēdēja 30 minūtes uz podu un tika paralizēts. Es nelasīju tālāk, kas tur ir rakstīts, bet vienkārši es sasmējos un bija tāds labi laiks iet gulēt. bet tā ir taisnība. Nu labi, paralizēts, es ticamāk, ka nē, tas, kas tev var notikt, noteikti ir notirpt kājas ļoti, to, ka tu tur sēdi tik ilgi, bet vispārībā vai ir labi tik ilgi pavadīt uz poda sēžot, nē, jo tas ir tieši tas pats, kas sēdēt uz krēsla, un sevišķi, ja tu kaut ko, nezinu, mēģini no turienes spiest laukā, tas ir beigies spiediens uz iegurņu pamati. Bet atkal, vīrietis, ticamāk, tas neietekmēs tik ļoti kā sievieti, jo vīrietim tur viss turās. Sievietei tur atkal tas ietekmēs vairāk. Tas būs atkal tas dobums, kuram mēs atkal pakļaujam šeit slodzē spiediena, un tas nebūs veselīgākais veids, kādā veidā to darīt. Principā, ja mēs runājam par to līdz apmeklējumu, tam nevajadzētu būt ilgāk par kaut kādām 15 minūtēm. Nu, nebūtu jāsēž sevišķi arī ar, piemēram, ja ir aizcietējumi, nebūtu jāsēž tur ilgāk par 15 minūtēm mēģinot kaut ko izspiest nēsošu, esošu, bet neiespējami izspiežamu, jo neko labi mēs to nenodaram tajā brīdī. Tāpēc es teiktu to, ka, jā, protams, tā sēdēšana uz poda vai viņa ilgtermiņā nodara kaut ko labu tā iegurņa pamatnē gan vīrietim, gan sievietim, nē. Nu, principā, es domāju, tā, ja vīrietis ir sēž pusstundu, viņam tur kaut ko ir problēmas varbūt ar zānu iztukšošanos vai ko, tad tas jau īstenībā arī ir tāds signāls, ka kaut kas jau īsti nav vairs kārtībā.
Jā, visticamāk. Ko arī cilvēki nedara, viņi neizmanto kāpšļus, nokārtojoties. Tā arī ir ļoti liela problēma, jo mūsdienu pods, es vispār godīgi sakot, es visu laiku katru reizi, kad šo frāzi pasaku, es katru reizi domāju tā kā bļāviens, bet vajadzētu painteresēties, kāpēc podi tādā veidā tiek novietoti, jo es nesaprotu, kāpēc pods ir izveidots tā, kā tas ir izveidots. Tronis taču. Tronis laikam, jo tas ir izveidots maksimāli neergonomiski priekš nokārtošanās, tā kā maksimāli neergonomiski. Labi, man ir kaut kādi jaunie projekti, kur viņas tagad sāk likt zemāk. Piemēram, man mājās arī ir, mums ir pirms 2 gadiem atjaunot māja. Sākotnēji, ka man ielika to podu, ak, Dievs, kā es spļaudījos, jo man likās, kāpēc man tik zemu ir ielikts pods. Viss tas stūris ir pazemināts. Stūris ir pazemināts, bet īstenībā tas ir tik nais, ka viņš ir ielikts zemāk. Bet principā tas, kas mums būtu jādara, mums būtu nokārtošanās laikā jāliek apakšā zem kājām kāpslīds, ja mums ir standarta izmēra, standarta augstumā pods, jo tas ir tas brīdis, kur mums taisnā zarna iztaisnojās. Ja mēs sēžam vienkārši uz podu, mums taisnās zarna stāv šitā. Ja mēs paliekam kāpslīti apakšā un noliecamies ar rokām uz priekšu, tā kā atbalstoties uz augšstilbiem, mums taisnā zarna iztaisnojās. Līdz ar to ir daudz vieglāk nokārtoties. Un kas ir vēl viena lieta, to, ka ļoti daudz domā to, ka nokārtošanās laikā ir jāspiež. Patiesībā gan čurāšanas, gan kakāšanas laikā, abos divos, spiedienam nebūtu jābūt. Labi, varbūt tā kā nokārtoties pa lielam, mēs tur varam piepalīdzēt drusku, bet obligāti elpojot, nevis aizturot elpu, bet tam nebūtu jābūt tā, ka mēs mēģinām kaut ko izspiest, jo gludā muskultūra, kas ir taisnā zarna, un tas pats urīnpūslis, gludā muskultūra pati strādā. Viņa pati strādā, viņa pati atbrīvo un pati virza šīs te fētas un šo urīnu ārā. Bet principā sanāk, ka īstenībā maziem bērniņiem, tad, ja viņi sēž tā mazā podiņa, tad labāk, lai viņi turpina tur sēdēt, nevis iet tur mēģina uz lielā podu. Jā, jo šī arī tā vēl viena lieta, kur, labi, ja viņi tur iet, paņemsim, pačurāt, tad tas vēl tā. Bet, piemēram, ja mēs runājam par kakāšanu un nokārtošanos tā kā pa lielam, viņam tas ir šausmīgi grūti. Un es tieši katru reizi domāju par tiem vecākiem, kas šo dara. Don't do this to your children. jā, kaut tad vismaz tiešām kaut kādu kāpslīti palikt apakšā. Kaut vai to, jo es īstenībā atceros bērnībā arī to, ka mani lika, un es atceros to, ka tas bija šausmīgi sarežģīti, tāpēc, ka bļāviens tev ir pirmkārt sajūta, ka tu iekrutīs tajā lielajā podā. Labi, šobrīd ir nopērkam tie maziņie, tas maziņais podiņš, jo nepavirši uzliekamies. Bet tāpatās tev pat nav atbalsts kājām, un tas paliek šausmīgi sarežģīti un neērti. Jā, es tāpēc arī kaut kā domāju, tur būtu forši, tur lielāk, es sapratu, ka nē, tas vispār nav vērti, kā tur, tā kā jā, pēc iespējas, cik tas bērniņš tiek uz tā podiņa, kamēr viņš nav izaudzis, lai viņš tur turpina darīt savas lietiņas. Sevišķi es teiktu to, ka sevišķi meitenītēm labāk viņi tur atstāt uz tā mazā podiņa, jo tas būs daudz ergonomiskāk un ērtāk viņai. Jā. Ok. Pārējot arī pie tādām sporta lietām, svaru zālē, skriešana, riteņbraukšana, vai tas viss ir savienojums ar iegurņu pamatnes muskultūras problēmām? Vai tomēr, ja es atnāku pie tevis, tu man saki, nē, tev tur ir tonus, vai tu griez to visu nost, vai tu tomēr saki, labi, turpini, bet... Es esmu noteikti terapeits, kurš teiks, ka sevi ir jāizaicina. Es nevienai savai klientei neaizliekšu neko darīt. Nevienai no viņām nepateikšu, ka tagad, nezinu, piemēram, atnāk mamma tur ar bērniem, un viņa man pasaka to, ka skriešana ir vienīgais tas brīdis, kad viņa ir viena pati, un tas ir viņas vienīgais brīdis, kad viņa spēja tā kā atslēgt savu galvu. Es viņai nevienā brīdī neteikšu, ja pat viņai ir urīna nesturēšana, nedara to. Es viņu noteikti informēšu par to, ka, ja mēs šobrīd uzsākam terapiju un tu turpini skriet, terapija būs daudz lēnāka. Kas tā arī būs. Bet es noteikti nevienā brīdī neaizliekšu kaut ko darīt un neteikšu to, ka viss būs slikti, ja tu turpināsi to darīt, jo tā arī nav. Tas nenozīmē to, ka viss būs slikti, ja tu turpināsi darīt. Vienkārši ar ko ir jārēķinās to, ka, ja tu uzsāc iegurņu pamatnes muskultūras terapiju, strādāt ar šo, tad tas būs lēnāks process nekā tad, ja mēs to slodzi paņemam nost. Protams, tas kā ar jebko. Varbūt, iespējams, es teikšu to, ka varbūt nedaudz ir jāsamazina. Nezinu, distance, skriešana, braukšana, svars. Jo, nav jau baigi labi, ja mēs pieņemsim ceļam svarus, un mums ir šī urīna nesaturēšana, vai nezinu, mums ir smaguma sajūta. Īstenībā biežākās lietas, ko izjūt tajā pašā svarcelšanā, tā būtu urīna nesaturēšana, un tā būtu smaguma sajūta iegurnī, un tā kā sajūta, ka kaut kas nenoturās, kaut kas krīt ārā, it kā nav izkritis, bet tāda... Es teiktu, tāda dobja, tukša sajūta, ko sievietes parasti raksturo, kā viņas jūtās. Līdz ar to tas, ko es vienmēr ieteiktu, ir atkāpties nedaudz dažus soļus atpakaļ, paņemt nost svaru
likt klāt dziļās muskultūras treniņu, jo kas arī ir jāsaprot, ja mēs gribam funkcionāli nostiprināt iegurņu pamatni, mēs nevaram strādāt izolēti tikai ar iegurņu pamatni. Jo, kas mums ir nepieciešams? Ne jau mums ir nepieciešams to, lai viņi izolēti strādātu. Mums ir nepieciešams funkcionāli, lai viņi strādātu. Tajā brīdī, kad mēs esam funkcionālās kustībās, mūsu ikdienā mums ir nepieciešams, lai viņi nostrādātu. Tas nozīmē, ka mums viņu funkcionāli ir arī jātrenē. Jā, mēs sākam ar izolētu treniņu, bet ja mēs gribam dabūt labākos rezultātus, tas būs noteikti ar visa pārējā ķermeņa treniņu kopā, piesaistot visu pārējo dziļo muskultūru. Un tas ir tas, ko parasti es saku un iesaku sevišķi manām klientēm, kuras ir ļoti fiziski aktīvas, ka devai pakāpjamies mazliet dažus soļus atpakaļ, pastiprinam tev dziļo muskultūru, tu turpini darīt to, ko tu turpini, vienkārši varbūt paņemam distanci nost, paņemam nedaudz svaru nost, nedaudz patrenējam šito un tad palēnām liekam atpakaļ. Jā, man liekas, tas ir tāds lielākais biedrs, ka es tur nevarēšu kaut ko darīt, nevarēšu skriet, jo, ir saprotams, ka tā problēma ir, un tad liekas, jā, man tu neļaus to, ka tas arī varētu būt tāds iemesls, kāpēc līdz tam izmeklējumam tā kā netiek labāk es sadzīvošu, bet es turpināšu tā kā vismaz skriet. Bet tīri pie tādām praktiskām lietām, varbūt tu vari pastāstīt, ka varbūt ir kaut kādi vingrinājumi, ko varētu veikt gan sieviete ar muskultūras vājumu, gan ar tonusu. Varbūt tev ir kaut kāds vingrinājumu komplekss, ko tu vari... Es tev vēl vienu jautājumu esam pajautāšu. Bet, jā, ko tu varētu ieteikt, ko tiešām varētu darīt? Es teiktu to, ka jebkura sieviete ar paaugstinātu muskultūras tonusu vai pazeminātu muskultūras tonusu, pirmais, ko viņa var darīt, ir stiprināt vienkārši arī dziļo muskultūru. Neatkarīgi no tā, kas viņai, vai viņi tur apzinās, kas ar to maksti notiek vai nenotiek, bet principā stiprināt dziļo muskultūru. Un es teiktu, šis ir tāds abstrakts jēdziens, stiprināt dziļo muskultūru, jo nelīdz galam parasti cilvēkiem ir skaidrs, ko tas nozīmē. Un tas, ko es parasti iesaku, ir izdarīt reizē, tas kādu 1 līdz 3 reizes pie fizioterapeita, lai viņš tev vienkārši iemāca, kā to darīt, lai tu pēc tam vari darīt to pati. Jo tā dziļajā muskultūrā jau būtu jāstrādā visur. Arī ceļot svārus, skrienot, sporta zālē esot. Viņai vienmēr būtu jāstrādā. Viņa vienkārši nestrādā vairāk mums tā, kā viņai būtu jāfunkcionē. Tas arī viss. Vai es varētu ieteikt tādu vienu vingrinājumu, kas būtu izolēti priekš iegurņu pamatnes, kas darētu abiem diviem? Es teiktu, ka vairāk nē, bet ko gan var darīt, ir vispārībā iegurņu pamatnes muskultūras apzināšanās, kad, pieņemsim, mēs noguļamies uz zemes, ar atvērtām kājām, plati taurenītī, vislabāk atbalstot viņas pret kaut ko, kad mums ir plati vai neatvērts. Vislabāk atbalstot ar kaut ko šīs kājas, lai viņas nebūtu iestieptās pozīcijā, bet vienkārši atbrīvotas. Un tas, ko darīt, ir vispārībā pirmkārt saprast, kur man tā iegurņa pamatne atrodas. Tad pamēģināt viņu sasprindzināt un saprast to, vai es to daru kopā ar vēderu, kājām, dibenu, saraujot, sažmiedzot acis, žokli, aizturot elpu, vai arī es varu sasprindzināt tikai maksti, velkot viņu uz iekšu, jo daudz sievietes arī nepareizi to dara, spiežot ārā, bet tā funkcija ir vilkt uz iekšu, it kā mēs gribētu ievilkt kaut ko makstī iekšā. Priekš šī īstenībā, atgriezeniskās saites var likt iekšā arī pirkstu. Pirksts arī ļoti labi strādā priekš tā, lai saprastu, ko mēs darām ar to iegurņu pamatni. Mēs varam ievietot pirkstu un mēģināt viņu it kā vilkt uz iekšu. Un vispār es teiktu, ka izčakot savu ķermeni, kas ar viņu notiek. Vai man viss pārējais ir atslābis, vai man kaut kas grib slēgties klāt. Tas jau ir pirmais solis, kādā veidā mēs varam saprast, vai man, pieņemsim, vispār ir novājināta tā muskultūra. Jo, ja tev slēdzās viss pārējais klāt, visticamāk, tev viņi ir novājināti. Un tu nevari vienkārši noturēt, tu mēģini uz visu pārējo citu muskuļu tā kā rēķina to izdarīt. Tu nevari to izdarīt ar maksti. Un noteikti tas, ko pilnībā viss var darīt, ir elpošanas. Ir dziļas elpošanas, dziļas diafragmālas elpošanas, kur mēs varam nolikt savus rokas uz ribu galiem. Tie, kas skatās, tiem var parādīt vienkārši tā kā to sanākšana te ribu gali, kur ribas beidzās. Un tai ieelpai, izelpai būtu jānotiek to, ka ieelpā it kā tās ribas piepūšās ar gaisu, netik daudz domājot par vēderu, ka kaut kam jāpiepūšās, bet to, ka tieši tās ribas uz sāniem piepūšās ar gaisu ieelpā un izelpā viņas vienkārši nopūšās, cenšoties neaktivizēt plecus, neaktivizēt visu augšdaļu, kaklu, bet vairāk tieši koncentrējoties uz to ribu daļu, to, ka viņi piepūšās un nopūšās. Ja vajag vizualizāciju, pieņemsim, var vizualizēt to, kā akordions, man liekas, tas ir akordions, vai ne? Kas, jā, var vizualizēt akordionu ielpā, to, kā ielpā, vai ne? Mēs viņu atveram, kā viņš piepūšās un izelpā, kā mēs viņu aiztaisam cietu. Jā, tas, ko es arī kā treneri praktizēju, parasti cilvēkam parādu. Protams, to lielāko muskuli, kurš strādā konkrētajā vingrinājumā. Man liekas, tieši tāpat arī ar iegurņu fizioterapiju vispār
paskatīties bildi, kā tur tie muskuļi vispār izskatās. Jūs esat ļoti pārsteigti, kas tik tur nav, vai ne? Visādi, viss kaut kas. Tā kā tas arī noteikti, tādiem īpaši vizuāliem cilvēkiem ļoti un... Protams, nevaram izslēgt smadzeņu muskuļu sadarbību, ja, kad mēs tiešām sākam domāt, ko mēs to gribam sasprincināt, bet pat, ja mēs to neredzam, ja, tad vismaz manuprāt, paskatīties. Bet, jā, protams, nevar nepieminēt šajā sakarā, ko mēs visi noteikti esam dzirdējuši, Kegela vingrinājums. Kāds tavs domas par šiem? Mans domas noteikti par Kegela vingrinājumiem nav slikts. Viņš ir izdarījis svētu darbu. Viņš bija pirmais, kurš vispārībā kaut ko tādu... Gaismu tuneļa galā pavēra sievietēm, lai sievietes sāktu justies labāk. Līdz ar to es teiktu to, ka mēs vispār neko sliktu nedrīkstam par viņu teikt un par viņu vingrinājumiem, bet tas nedara visām noteikti. Un problēma ir tā, ka ja mēs neapzināmies, ko mēs to iegurņu pamatni darām, mēs jau arī nesaprotam, ko mēs tiem Kegela vingrinājumiem darām. Bet tas tāds, ko man liekas... Ja ir kāds ginekologs, kurš kaut ko varbūt iesaka, tad tas ir Kegela vingrinājums. Jā. Bet smieklīgi ir tas, ka bieži vien tie ginekologi, kas iesaka Kegela vingrinājumus, viņiem pašiem nav skaidrs, kā Kegela vingrinājumi notiek. Jo Kegela vingrinājums ir daļa no iegurņu pamatas muskultūras terapijas. Nav jau tā, ka viņš ir daļa no tās terapijas, bet vienkārši tā nebūs vienīgā daļa. Bet atkal, ja mums ir paaugstināts muskultūras tonus, mūsu pirmais solis būs viņu samazināt, un tad Kegela vingrinājumi nedara. Jo urīna nesaturēšana, piemēram, tāpat viņa var būt gan pie paaugstināta muskultūras tonus, gan pie novājinātas muskultūras, vai arī viņš tur var iet kopā, vai ne? Bet tāpatās, ja mums būs paaugstināts muskultūras tonus, mēs nesāksim ar trenēšanu. Pat ja tā novājinātā muskultūra, mēs sāksim ar to, ka vispār tā sievietē apzināties, kur tā iegurņu pamatne atrodas un kā viņu sākt mācīties atbrīvot. Līdz ar to Kegela vingrinājumi priekš viņas nebūs piemēroti. Un Kegela vingrinājums arī nav personificēts. Tas nav par to, ko tu vari izdarīt. Tas ir kaut kas, ko tu atrodi internetā, kādā veidā viņu patrenēt un darīt. Bet ir daudz sievietes, kurām paliek labāk. No sevišķi novājinātām muskultūrām, kas kaut ko pašas ir atradušas mājās. Man ir daudz sievietes, kas nāk uz konsultāciju, kurš saka, ka viņas papildīja mājās, skaidrs, ka apnika, nepildīja vairāk, palika labāk, nepildīja vairāk, palika atkal tā kā čābīgāk. Tā kā viņi var arī palīdzēt, bet vai es teiktu to, ka tagad visām ir jāņem Kegela vingrinājumi? Nē. Jā, tas ir pat vingrinājumi, ka viņi ir šausmīgi tādi. Viņi ir maziņi. Viņi ir maziņi, smalki, un tas ir arī iemesls, kāpēc ļoti daudzām pazūd motivācija. Bet tas ir arī iemesls, kāpēc es vienmēr saku par to, ka mēs nepaliekam pie izolētiem vingrinājumiem. Mēs liekam klāt daudz ko vairāk. Mums ir jābūt funkcionāliem ceļot tos svarus, ka tu ej uz to svaru zāli. Tev ir jāmāk ieslēgt tā iegurņu pamatni, tev viņi ir jāmāk savienot ar pārējo dziļo muskultūru. Jo arī, tu man jautāji par sporta veidiem, kāpēc, kur sievietes visvairāk tiek pakļautas, ir profesionālais sports. Diemžēl, ja man atnāks svarcēlāja, kuras galvenais mērķis ir pacelt pēc iespējas lielāku svaru, viņi to dara elpas aizturē. Vai mēs varēsim viņai baigi palīdzēt? Es nezinu, jo mans pirmais, ko es viņai mācīšu, to, ka tev ir jāizelpo tas tajā brīdī, kad tu cel to smagāko svaru, bet viņas jau neizelpo, jo viņu mērķis ir pacelt pēc iespējas augstāk. Tāpēc, kas arī ir jāsaprot, ko es ziedoju un ko es dabūnu pretī. Visam sava cena. Visam ir sava cena, jā, un tas arī ir normāli, tas ir vienkārši par sevis izglītošanu par to, vai arī viņa pēc tam, ka viņa beidz to savu profesionālo karjeru, viņa var trenēt, protams, arī, tā kā profesionālās karjeras laikā, bet tā, ka viņa beidz to profesionālo karjeru, tad pievērsties vēl, vēl vairāk tam. Bet runājot par citiem faktoriem, jā, tu minēji par to, ka stress ietekmē iegurņu pamatu muskultūru, bet vai tu esi kaut ko novērojis, varbūt uzturs, stāja? Zin kā par tādu uzturu, vai man ir tādi riktīgi pierādījumi, ka tas kaut ko ietekmē? Nē, nav, bet es vispār esmu cilvēks, kurš uzskata, ka viss ietekmē visu. Jā, protams, stress ietekmēs, uzturs ietekmēs, stāja ietekmēs. Miegs. Kas tad? Miegs ietekmē pirmkārtām, starp citu, pavisam vienkārši miegs ietekmē vispār kā funkcionāli muskulis strādā. Ja mēs neesam pietiekami labi izgulējušies, mums nebūs pietiekami spēcīgi muskuļi. Viss. Tas ir pirmais, kas ietekmē šajā. Tātad jāguļ kārtīgi, numur viens. Numur viens ir jāguļ. Gulēšana ir labi. No jaunajām mamām tas tā kā dzeļ sirdī man pateikt to, ka jāguļ ir kārtīgi. Jā. Bet, protams, to, ka viss ietekmē visu un uzturs ietekmē pirmām kārtām jau to, kā tās muskuļu šķiedras vispār veidojās. Ja mēs skatāmies šūnu līmenī, protams, ka tas ietekmēs, bet vienkārši varbūt tas neietekmēs tā tieši tikai iegurņu pamatni, bet tas ietekmēs, visus ķermeņa muskuļus. Bet gan, kas par uzturu runājot, ja mēs runājam par tādu urīnpūšļa kairinājumu, ir ēdieni, kas kairina vienkārši daudz vairāk urīnpūsli, un
tie gan, ja pieņemsim, tā ir problēma, kā kairināts urīna pūslis vai, piemēram, tāpat urīna nesaturēšana, ir lietas, ko var samazināt savā uzturā vai tajā pašā, ko mēs dzeram, lai šis kairinājums nebūtu tik liels. Tāpat kafija, parasti kaut kofeīns, tas būs vairāk. Tējas, dažādas zālīšu, zaļā tēja, melnā tēja, gāzēti dzērieni, saldināti dzērieni, šokolāde, tomāti. Ir viss kaut kas, īstenībā patiesībā ir nenormāli daudz lietas, un tur pašai sievietei sevi ir jāvēro un jāskatās, vai viņai tas traucē vai netraucē, jo būs sievietes, kurām tas absolūti netraucēs. Viņām varēs būt šis urīnpūšļa kairinājums, viņas varēs dzert šo kafiju, un viņām tāpat šis kairinājums nepaliek lielāks, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Bet tomēr, ja mēs novērojam, ka tas ir, sākotnēji būtu labi samazināt šīs lietas uzturā vienkārši. Ok. Tu atnāk uz podkāstu Balans. Šis ir tāds mans noslēdzošais jautājums, kur ne tik daudz varbūt par tavu profesionālo dzīvi, bet vispār tavu dzīvi kopumā. Kas ir tā tava balansa atslēga? Kas ir tas tavs balans? Vai tu viņus atradusi? Man būs nepopulāra atbilde, laikam. Es vispār neredzu, ka dzīvē ir balans. Es dzīvi redzu pa sezonām. To, ka mums ir kaut kādas dzīves sezonas, kurās mēs veltam laiku kaut kam konkrētam vairāk. Man liekas, dzenoties pēc balansa, var ļoti ātri izdegt, vai arī īsti, tādā gadījumā tu īsti nedari nevienu lietu līdz galam. Jo tādā manā pieredzē, protams, nezinu, varbūt ir super cilvēki, bet tādā manā pieredzē... Kāds ir, lai atsaucās? Lai atsaucās tas super cilvēks. Bet manā pieredzē man šķiet to, ka mēs tā kā kvalitatīvi vienlaicīgi varam veikt divas lietas. Tāpēc... Kādreiz kaut kādā brīdī tas dzīves sezona būs vairāk biznesam, kaut kādā brīdī tas būs vairāk ģimenei, kaut kādā brīdī tas būs vairāk varbūt šai emocionālajai veselībai vai fiziskajam ķermenim, bet tajā brīdī, kad es sāku vienkārši skatīties uz to šādi, man vairs nesāpēja lietas par to, ka tu nepārdzīvo, ka ir šādi, kā ir. Labi, tāpat tās, protams, emocionālai breakdown. Visiem mums viņi ir un visiem viņi nāk. Bet es vairāk nepārdzīvoju par to, ka, pieņemsim, šobrīd mana dzīves sezona ir biznes un varbūt, vairāk biznes un attiecības. Es teiktu tā, es nepārdzīvoju, ka kaut kas cits varbūt iepaliek aizstā, jo es zinu to, ka šo dzīves sezonu es bišķiņu pakārtošu, un man sāksies nākamā dzīves sezona, uz kuru es atkal veltīšu daudz vairāk šo enerģiju. Tāpēc par tādu balansu, vai es meklēju balansu starp visu, nē, es viņu vairāk nemeklēju. Es nezinu, vai tas pamanīsi, bet man tieši tas logo ir uz vienu pusi augstāk, uz otru zemāk. Meklējam, vai tāds vispār ir. Jā, tā kā es tev teikšu lielu paldies par šo sarunu. Manuprāt, bija ļoti, ļoti vērtīgs crash course ieguņā pamatnes muskulatūrā un veselībā kā tādā. Un es noteikti ieteiktu nebaidīties un aiziet uz to izmeklējumu jebkurā vecumā. Pat ja tie ir 10, 15 gadi pēc dzemdībām, kas ir laiks pirms dzemdībām vispār ideāli. Jā, tā kā baidīties nav par ko. Tas nav, teiksim, tā fun and games, ja tur aiziet ar draudzeni parunāt, bet tas nav arī nekas tāds Bet es saku par to draudzeni, es teiktu to, ka patiesībā mums sievietēm vajadzētu sākt daudz atklātāk runāt savā starpā, jo tā problēma ir tā, ka tad, kad mums rodās problēmas, mēs domājam, ka mēs esam vienīgā. Ka tikai man šis ir. Un mums liekas, ka apkārt šo sieviešu nav. Kaut arī patiesībā visticamāk tavā draugu un ģimenes lokā tādas ir ļoti daudz. Un tas, ko es gribētu laikam aicināt par to, lai cilvēki vispārībā daudz atklātāk dalās par lietām, kas viņiem neizdodas un nesanāk. Tas nav nekas tāds. Tev nav vienmēr jābūt zirgā un vienmēr visam jāsanāk, jo tas jau, man liekas, to dzīvi padara skaistu, ka ir lietas, kas arī nesanāk un ir lietas, kas iet arī sūdīgi. Un nebaidīties par to dalīties apkārt, jo tā patiesībā tu vari atrast ļoti lielu atbalstu tam un saprast, ka tu neesi viena pati. Jā, tas noteikti palīdz, ka zināt, tam arī tas ir tā. Jā, tā kā droši ejiet draudzēties ar Klēru un izmeklēties, un es teikšu šiem lielu paldies tev par šo sarunu, manuprāt, bija ļoti, ļoti vērtīgi, un iespējams, varbūt tiksimies vēl kādā podkāstā. Paldies tev, bija forši.